Blogs mazajiem uzņēmumiem. Nenovērtēts digitālā mārketinga kanāls. Blogs ir jaudīgs digitālā mārketinga instruments, kura iespējas mēdzam pietiekami nenovērtēt. Regulāri publicēti bloga raksti var palīdzēt potenciāliem klientiem izvēlēties tieši tevi. Taču, lai tava zīmola blogs patiešām strādātu, ir jāzina dažas svarīgas nianses. Tāpēc šajā rakstā vispirms apskatīsim, kas vispār ir blogs un ko no tā veidošanas iegūst mazie uzņēmēji. Pēc tam parunāsim par to, kur meklēt idejas rakstiem un kā izveidot tādu rakstu, kuru tava auditorija tiešām izlasīs. Kas ir blogs? Pirmie blogi parādījās pagājušā gadsimta 90. gadu vidū. Kāds students vārdā Justins Halls 1994. gadā izveidoja tīmekļa vietni Links.net, kurā dalījās ar rakstiem par savu ikdienu. Šī vietne kļuva par blogu prototipu. Sākotnēji blogi bija kā autora personīgās dienas grāmatas. Tiem vēl nebija nekādas saistības ar mārketingu. Laikam ejot, blogu koncepts paplašinājās. Mūsdienās blogs var būt gan autora pašizpausmes veids, gan peļņas avots, gan arī mārketinga instruments. Uzņēmumam blogs parasti ir atsevišķa sadaļa mājaslapā, kurā tiek publicēti raksti par dažādām tēmām. Maziem uzņēmumiem vai personīgiem zīmoliem blogs var būt pat mājaslapas centrālais elements, kura dēļ mājaslapa vispār eksistē. Lielākiem uzņēmumiem, kuru vietnē ir vairāk funkciju, blogs var būt viena no daudzām sadaļām. Kādi ir iegūmi no bloga? Blogs var būt vērtīgs mārketinga instruments, ja tā veidošanai pieiet nopietni. Apskatīsim, kādi ir 3 potenciālie iegūmi no bloga maziem uzņēmējiem. Redzamība internetā. Šis iespējams ir vislielākais iegūms. Mēs zinām, ka tu vari pārdot tikai tad, ja pircēji zina par tevi un var tevi atrast. Padomā, ko dara cilvēki, kad viņiem vajag kādu produktu vai pakalpojumu, bet viņi nezina, kur tos iegādāties. Daudz to vienkārši iegūlē. Tāpēc blogs ir nozīmīgs vietnes SEO optimizācijai. Patiesībā, ja tev ir izveidota tīmekļa vietne, kurā ir informācija par tevi un taviem produktiem, un tā ir SEO optimizēta, tev jau ir izredzes, ka tevi atradīs ar Google meklētāju. Tomēr, ja tev ir daudz konkurentu, tavas izredzes bez bloga sadaļas nav visai labas. Ja tu regulāri publicē bloga rakstus, iespēja, ka tevi atradīs ar Google meklētāju, ievērojami palielinās. Meklētāja programmas dod priekšroku tām vietnēm, kas regulāri publicē jaunu saturu. Turklāt tas, cik nesen ir publicēts saturs, arī ir svarīgs faktors, kas nosaka tavas mājaslapas vietu meklēšanas rezultātos. Pie tam, blogs var tev palīdzēt aptvert vairāk atslēgvārdu. Ja tavā vietnē ir vien dažas sadaļas un nav bloga, tad tajā ir arī maz tevi raksturojošu atslēgvārdu. Tomēr katru zīmolu un tā piedāvājumu raksturo vairāk atslēgvārdi. Blogs tev dod iespēju izpausties par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar tavu piedāvājumu un interesē potenciālos pircējus, tādējādi palielinot iespēju, ka tevi atradīs Google meklētājā. Uzticamības stiprināšana. Ļaut pasaulē uzzināt, ka tu eksistē, ir svarīgi, taču ar to vien nepietiek. Tev potenciālie klienti ir jāpārliecina, ka tu esi savas nozares eksperts un tev var uzticēties. Blogs ir lielisks instruments, ar kuru celt savu uzticamību. Ja tu regulāri publicē bloga rakstus par aktualitātēm, izaicinājumiem un to risinājumiem, kas saistīti ar tavu nozari, tu parādi, ka tiešām pārzini savu nišu. Tu demonstrē savu ekspertīzi, kas klientam dod pārliecību, ka tev var uzticēt viņu problēmu atrisināšanu. Uzticamību var stiprināt arī tas, ja tu atklāji savas vērtības un attieksmes. Blogs ir viens no kanāliem, kur tu vari parādīt daļu savas personības. Tas palīdz piesaistīt cilvēkus, kuriem tu rezonē kā cilvēks un kur uzskati ir līdzīgi taviem. Pieņemsim, ka tu esi ajurvēdas speciālists. Savā blogā tu vari rakstīt ne tikai par ajurvēdu kā tādu, bet arī atklāt savu attieksmi pret moderno medicīnu. Pastāsti, vai tu uzskati, ka tā ir paredzēta tikai ārkārtas situācijām, vai tomēr esi pārliecināts, ka ir arī citi gadījumi, kur modernā medicīna var sniegt efektīvākus risinājumus nekā ajurvēda viena pati. Šādi bloga rakstos demonstrējot gan savu ekspertīzi, gan uzskatus un vērtības, tu palīdzēsi tavai īstajai auditorijai izvēlēties tieši tevi. Ja cilvēks jutīs, ka tu zini, par ko tu runā, un tu vari sniegt tieši to, ko viņam vajag, tādā formā, kā viņam der vislabāk, viņiem būs vieglāk tev uzticēties. Reklāma tavam piedāvājumam. Blogā tu vari daudz stāstīt par saviem produktiem un pakalpojumiem, tādējādi tos netieši reklamējot. Galvenais, lai lasītājiem ir interesanti un viņš atrod sev noderīgu informāciju. Tam var izmantot 2 pieejas – slavēt savu piedāvājumu vai izglītot par to. Bloga rakstā slavēt produktu vai pakalpojumu gan nenozīmē uzrakstīt 500+ vārdu garu tekstu par to, cik šis produkts ir lielisks un konkurenti tam nestāv par tuvu. Tā vietā stāsti, kādas problēmas šis produkts risina, kādu pieredzi tas var sniegt un kādas atšķiras no līdzīgiem produktiem tirgū. Izglītojot par savu piedāvājumu, iepazīstina ar to vēl tuvāk. Izstāsti, kam tas ir paredzēts un kam tas nav piemērots. Apraksti produktu īpašības un to efektu. Piemēram, ja tu ražo dabīgus kosmētikas produktus, pastāsti, kādas ir tu aktīvās vielas un kādās ietekmē ādas veselību. Vari auditorijai atgādināt, kā pareizi lietot tavus produktus, vai pat ieteikt neierastākus to izmantošanas veidus. Piemēram, varbūt lūpu balzāmu var izmantot arī ienaģu mīkstināšanai. Kur rast idejas regulāriem blograkstiem?
Viena lieta ir saprast, kāpēc zīmolam vajag regulāri publicēt bloga rakstus, pavisam kas cits ir atrast tēmas rakstiem. Taču tēmu meklēšana ir prasme, kuru var uztrenēt, jo idejas ir mums visapkārt. Zemāk minēšu dažus avotus, kur arī meklēt tēmas saviem nākamajiem bloga rakstiem. Klientu jautājumi. Blogu mēs rakstām potenciālajiem esošiem klientiem, tāpēc ir vērtīgi blogā atbildēt uz klientu jautājumiem. Padomā, ko cilvēki tev jautā par taviem produktiem, apkopo šos jautājumus un katram no tiem velti bloga rakstu. Ja tavs zīmols pastāv kādu laiku un tev ir bijuši pietiekami daudz klientu, tad no klientu jautājumiem vien var izveidot diezgan apjomīgu bloga tēmu klāstu. Diskusijas internetā. Seko līdzi diskusijām dažādos tiešsaistes fórumos un grupās. Skaties, ko cilvēki internetā apspriež par tēmām, kas saistītas ar tavu piedāvājumu. Vēro, kādas ir viņu problēmas vai gaidas. Varbūt tu atradīsi kādu pārpratumu, kuru atspēkot, vai interesantu viedokli, kuram piekrīti vai vispār nepiekrīti. Katra no šīm lietām var pārvērst par noderīgu bloga rakstu. Labi avoti, kur meklēt šādas diskusijas, ir Facebook, LinkedIn vai Reddit grupas un X vai Threads ieraksti. Taču interesantas diskusijas mēdz veidoties arī citu platformu komentāru sadaļās, piemēram, Instagram, TikTok, arī YouTube. Galvenais ir iemācīties pamanīt šajās diskusijas tēmas savam blogam. Konkurentu saturs. Ir vērts sekot līdz tam, ko publicē citi tavas nozares pārstāvi. Varbūt tev rodas idejas, kā kādu no šīm tēmām pasniegt savādāk, no cita skatu punkta. Iespējams, tev par kādu tēmu ir pavisam cits viedoklis, ar kuru ir vērts dalīties. Tikai atceries, ka no konkurentiem var iedvesmoties, bet nešpikot. Rūpējies par to, lai katra satura vienība būtu rakstīta tavā interpretācijā, nevis vienkārši pārkopēta no cita avota. Atslēgvārdu analīze. Ja tavai vietnē ir pieslēgts Google Search Console, tu vari redzēt, ar kādiem meklēšanas vaicājumiem cilvēki atrod tavu vietni. Daži vaicājumi var būt pat ļoti pārsteidzoši. Varbūt daži no šiem vaicājumiem, kurus izmanto vairāki cilvēki, var kļūt par tēmām taviem nākamajiem bloga rakstiem. Var izmantot arī tādas rīkus kā Google Keyword Planner, Answer the Public vai Google Trends. Tajos var redzēt, ko cilvēki pasaulē un Latvijā meklē internetā. Tas palīdz saprast, kāds saturs cilvēks patiešām interesē un tādu saturu viņiem arī piedāvāt. Nozares aktualitātes. Kas šobrīd notiek tavā nozarē? Vai ir kādi jaunumi vai aktualitātes? Vai ir izgudrots kaut kas jauns? Vai ir pieņemta kāda likuma grozījumi, kas ir saistīti ar tavu nozari? Varbūt ir noticis kāds skandāls, par ko visi runā? Katrs no šiem punktiem var būt tēma tavam nākamajam bloga rakstam. Kā uzrakstīt lasāmu blogu? Veidojot bloga rakstu, ir svarīgi domāt nevien par tā saturu, bet arī par lasāmību. Ja tekstu būs grūti uztvert, vairums cilvēku to neizlasīs līdz galam. Lai tavu blogu patiešām izlasītu, ievēro zemāk aprakstītos principus. Izmanto apakšvirsrakstus. Mūsdienu blogus nav pieņemts rakstīt kā romāna nodaļas, jo tādu tekstu tiešsaistē ir grūti lasīt. Tā vietā tekstu strukturē mazākās sadaļās, un katrai sadaļai piešķir apakšvirsrakstu. Šādi teksts kļūst vieglāk pārskatāms, kā arī lasītājs var ātrāk atrast to, kas viņam interesē, nelasot visu tekstu. Tīmekļa vietnēs var izmantot pat 6 virsrakstu līmeņus, bet visbiežāk izmanto 3 līdz 4 līmeņus. Pirmais virsrakstu līmenis, jeb H1, ir paredzēts tikai galvenajam virsrakstam, un to katrā lapā izmanto tikai vienu reizi. Savukārt pārējo līmeņu virsrakstus H2, H3, H4 un tā tālāk izmanto, lai skaidri strukturētu tekstu. Par piemēru varam izmantot šo pašu rakstu. Pirmā līmeņa virsraksts ir izmantots raksta nosaukumam. Ar otrā līmeņa virsrakstiem ir izceltas galvenās raksta sadaļas, piemēram, kas ir blogs, kāda ir ieguvuma no bloga un kā uzrakstīt lasāmu blogu. Trešā līmeņa virsraksti akcentē katras sadaļas galvenos punktus. Izvairies no sarežģītiem teikumiem. Bloga raksts nav ne doktora disertācija, ne civillikums. Tā lasītājs nevēlas salauzt smadzenes lasot garus un sarežģītus teikumus. Tāpēc tev ir jāpiedomā pie teikuma struktūras un to garuma. Protams, ka pirmajā teksta mānrakstā tu par teikumu garumu nedomā, taču rediģēšanas procesā tā ir viena no lietām, kam ir jāpievērš uzmanība. Garus teikumus bieži var sadalīt vairākos teikumos. Vienkārši kārtējo komatu aizstāj ar punktu, nākamo vārdu sāc ar lielo burtu un problēma ir atrisināta. Tomēr reizēm teikumu var nākties nedaudz pārfrāzēt. Svarīgi ir ne tikai teikuma garums, bet arī struktūra. Reizēm garš teikums lasītājiem var radīt mazāk problēmu nekā sarežģīts teikums. Tavs teikums visticamāk ir pārāk sarežģīts, ja tajā ir vairāk par 2 virsteikumiem, vairāki palīgteikumi, kuri paskaidro citus palīgteikumus, vairāki divdabļi, vairāki iespraudumi vai viss iepriekš minētais vienā teikumā. Teikumu sarežģītu padara arī tas, ja teikuma izteicējs ir tālu no teikuma priekšmeta. Vistrakāk ir tad, ja starp tiem tiek ielikts palīgteikums vai cita gramatiska konstrukcija. Veido īsas rindkopas.
Tiešsaistes tekstiem ir svarīgi būt labi pārskatāmiem. Ir grūti telefonu vai datora ekrānā lasīt tekstu, kas izskatās kā liels palaks. Tekstu daudz pārskatāmāk padara īsas rindkopas. Vienā rindkopā 4 līdz 5 vidēji garuma teikumi ir pilnīgi pietiekami. Tomēr jāatceras, ka rindkopas ir jāveido loģiskas. Nevajag rindkopu dalīt uz pusēm tikai tāpēc, ka tā izskatās pārāk gara. Vienā rindkopā apraksta vienu ideju. Ja doma raisās garāk, pamēģini to izteikt kā 2 atsevišķas idejas. Lai iemācītos rakstīt blogu smukās lasītājiem draudzīgās rindkopās, var nākties nedaudz patrenēties. Tomēr pie tā ir vērts piestrādāt, jo tu taču negribi uzrakstīt bloga rakstu, ko neviens nelasa. Ja tu raksta tapšanā ieguldi resursus, tu gribi, lai tas nes labumu gan tavai auditorijai, gan arī tev. Lieto vienkāršu valodu. Tava bloga auditorija visticamāk nav nozares eksperte. Ja tomēr ir, tad arī viņi noteikti grib reizi pa reizei atpūtināt smadzenes un uzņemt noderīgu informāciju, kas pasniegta viegli uztveramā formā. Tāpēc bloga rakstus un citus tekstus tiešsaistē ir jāraksta tik vienkāršā valodā, it kā tie būtu paredzēti 8. klases skolēniem. Vienu paņēmienu, kā padarīt valodu vienkāršāku, mēs jau apskatījām. Tā ir izvairīšanās rakstīt sarežģītus teikumus. Vēl svarīga ir vārdu izvēle. Neaizraujies ar nozares terminiem un žargonu. Ja tomēr izmanto terminus, vienmēr paskaidro tos. Pievērs uzmanību tam, vai tu blogā neizmanto arī cita veida leksiku, kas var nebūt saprotama lielā daļai tavas auditorijas. Tādi var būt, piemēram, apvidvārdi, vecvārdi vai anglicismi. Reizēm tekstu autoriem ir bažas, ka vienkārša valoda var radīt neprofesionālu iespaidu. Patiesībā profesionalitāte parāda saturs, nevis dievdabju daudzumu 7 rindiņas garā teikumā. Turklāt, nododot informāciju vienkāršākā valodā, tu lasītājiem palīdz to vieglāk uztvert, un tieši viegli uztverami teksti ir tie, kurus vairums cilvēku internetā izlasīs. Izmanto attēlus. Bloga teksts lasītājiem būs draudzīgāks, ja to reizi pa reizei pārbrauks attēlu. Tie var būt gan vienkārši ilustratīvi attēli, gan arī infogrāfikas vai citas vizualizācijas. Tas tekstu sadala mazākās porcijās un lasītājiem ir vieglāk noturēt uzmanību. Turklāt infogrāfikas var izmantot arī tam, lai attēlotu daļu satura vizuālā formā vai to papildinātu ar datiem. Jāteic gan, ka šis raksts, kuru tagad lasi, nav labākais piemērs, kā blogā izmantot attēlus. Tik garā rakstā vajadzētu ievietot vairākus attēlus. Ideāli būtu ilustrēt vismaz katru lielo sadaļu ar 1 vai 2 attēliem. Tomēr nevienmēr mums ir kapacitāte radīt ideālu bloga rakstu, tāpēc vien nevajag atteikties no idejas attīstīt savu zīmolam blogu. Zini savu auditoriju. Mārketinga komunikācijā svarīgākais ir zināt, kas ir tava auditorija. Tev ir jāzina, kādas ir tavas auditorijas vajadzības, intereses un izaicinājumi. Ir jānoskaidro, kādus jautājumus tā uzdot un kādus informācijas kanālus izmanto. Tāpat ir jāzina, kādas ir tavas auditorijas zināšanas par tavu nozari. Kad iepazīsti savu auditoriju, tev kļūst skaidrs, kādu informāciju tai sniegt un kādā valodā ar to runāt. Tu spēsi uzrakstīt tādu bloga rakstu, kas tavai auditorijai būs gan noderīgs, jo atklās jaunu informāciju, gan saprotams, jo sastāvēs no leksikas, ko tā zina. Atceries par atslēgvārdiem. Atslēgvārdu šajā rakstā jau pieminēju, bet ir vērts tos izcelt vēlreiz. Tu vari uzrakstīt izcilē noderīgu rakstu, bet ja tas nebūs SEO optimizēts, auditorija to neatradīs, un no tā nebūs jēgas. SEO ietver vairākas darbības, bet darbs ar atslēgvārdiem ir viena no svarīgākajām. Pirms veido rakstu, atlasi galvenos atslēgvārdus, kas atbilst raksta tēmai. Tam var izmantot speciāls rīks, piemēram, Google Keyword Planner. Atlasītos atslēgvārdus iekļauj virsrakstā, vairākos apakšvirsrakstos, pirmās rindkopas sākumā un vidū, reizi pa reizei pārējā tekstā un attēlu nosaukumos un alta tekstos. Alt teksts, tas ir attēla apraksts, kas aizstāja attēlu, ja tas kādu iemeslu dēļ neielādējas, kā arī tas palīdz neredzīgiem cilvēkiem saprast attēla saturu. Alt tekstu pievieno attēlam, kad tu augšupielādē vietnē. Rakstā atslēgvārdus sadala vienmērīgi pa visu tekstu. Ieteicamais atslēgvārdu blīvums ir aptuveni 2%. Tas nozīmē, ka uz 100 vārdiem konkrētais atslēgvārds ir lietots vidēji 2 reizes. Svarīgi arī tekstu nepārblīviet ar atslēgvārdiem, jo meklētāja programmas to vērtē negatīvi. Nobeigums. Ja tu pārstāvi mazu uzņēmumu vai personīgo zīmolu un tev ir ierobežots mārketinga budžets, tad blogs ir tas kanāls, kurai vērts ieguldīt resursus. Ar tā palīdzību tu vari nostiprināt zīmolu klātbūtni internetā, pozicionēt sevi kā uzticamu ekspertu un informēt auditoriju par savu produktu vērtību. Vislabāk blogs strādās tad, ja tiks kombinēts ar citiem digitālā mārketinga kanāliem. Tā tu savu mārketinga vēstījumu varēsi pasniegt dažādos formātos un sasniegs vairāk cilvēku. Ja tu esi nolēmis, ka arī tavs zīmols var būt labumu no bloga, bet tev pašam nav iespēja publicēt rakstus regulāri, tad uzraksti man ziņu. Es tavā vietā sagatavošu rakstus par tēmām, kas interesē tavu auditoriju.